Šodien es braucu uz Pļaviņām. Es jau sen esmu gribējusi tur aizdoties, un, manuprāt, Pļaviņas ir pietiekami liela pilsēta, lai tai veltītu visu dienu, tāpēc es neplānoju neko citu. Plānoju aizbraukt tikai tur. Es jau arī esmu paskatījusies kaut kādus turismu objektus, noteikti gribu redzēt Daugavas promenādi un ūdenskritumu. Tā kā braucam! Starp citu, es atkal esmu tikusi uz tādu vilcienu, kur ir ierādītas vietas. Tātad man kasē bija jāpērk biļete, jo viņa nepārdodas nevienā aplikācijā, ne Mobilī, ne Vivī. Biļete jāpērk kasē, un tad uz biļetes ir norādīts vagons un vieta, un ir jāsēž savā norādītajā vietā. Pusotra stunda ceļā, un es esmu Pļaviņās. Starp citu, vilciena biļete maksāja 6 eiro, bet var aizbraukt no Rīgas arī pa 5 eiro citos reisos, taču tad būs jābrauc tur gandrīz 2 stundas. Starp citu, es iegāju iekšā stacijā. Stacija ir atvērta, tur ir krēsli, kur pasēdēt, bet nav rozetes un labierīcību arī nav. Bet stacijas ēkā priekš Pļavnieku iedzīvotājiem ir pasta nodaļa. Tā, sākušu es savu gājienu līdz kafē Vego. Izskatās, ka tā ir tāda vegāna kafejnīca, 10 minūšu gājiena attālumā pie promenādes. Jo gribās kafiju un iešu skatīties, vai tur tāda ir. Starp citu, es esmu ļoti veiksmīgi tikusi prom no Rīgas lietus un pērkona negaisa, tāpēc, ka šodien tur sola briesmīgu laiku, un arī jau tieši tad, kad es izbraucu, tad sāka līt lietus, bet šeit sola saulaina visu dienu un 26 grādus. Tā kā pusotras stundas braucienā no Rīgas varēšu vēl pabaudīt septembrī vasaru. 3 minūšu gājiens, un es jau esmu pie Daugavas. Šeit ir tāda piemiņu atmiņas plāksne, plakāti un arī objekts Pļaviņu plostniekiem. Man liekas, ka nekas tā nenomierina, kā pastaiga gar ūdeni pa super labi izbūvētu promenādi. Nav neviena cilvēka, tikai mašīnas dažas braukā garām. Saulīte spīd, ir ļoti, ļoti karsts, ļoti forši. Te ir laikam tāpat kā Aizkrauklē, kur arī gar Daugavu var iet un iet pa visu pilsētu. Un šeit man izskatās, ka ir arī tāpat. Un gar promenādi ejot arī ir padomāts, kaut kādi objekti salikti, tad kur arī notiek būvniecība. Nezinu, vai tur būs kāda privāta māja vai kaut kas tāds publiski pieejams, bet viss top. Tā, es atradu savu kafejnīcu un izskatās, ka tur noteikti būs kafija. Es dabūju savu ledus kafiju, visu, ko es gribēju. Maksāja 4,50, ļoti garšīgi, ļoti ātri uztaisīja. Super smuks interjers iekšā, ļoti daudz vietas, ir arī galdiņi ārā.
Un īstenībā man ļoti gribētos uz turieni aiziet arī pusdienās, bet es nezinu, vai man sanāks, jo man tagad ir jāiet pretējā virzienā kaut kādas 50 minūtes, jo es gribu aiziet līdz pat ūdenskritumam. Tas ir diezgan tālu no šejienes. Un es zinu, ka man pa ceļam būs vēl kaut kādas 2 kafejnīcas. Vismaz man tā kartē izskatījās. Tāpēc skatīšos, kā būs, bet šeit bija arī siltie ēdieni, bija visi tie klasiskie vegānie saldumi, dažādas kūciņas, tas vegānais bounty, tad vēl bija arī rosols. Bija ļoti liela izvēle, no kā izvēlēties. Bet jā, forši gribējuši aiziet tur vēl. Ceru, ka man sanāks un ka es izturēšu. Dēļ šīs promenādes un skata uz Daugavu un tā miera, kas šeit ir, noteikti ir vērts braukt pusotru stundu, jo es nezinu, kur vēl ir tāda izmēra pilsēta, kur uz promenādes pie ūdens būs tik mierīgi un tik maz cilvēku. Jā, mašīnas brauc ļoti daudz pie blakus esošā ceļa, bet cilvēki man pa kaut kādu pusstundu pagāja garām tikai 2 kompānijas. Un ir vienkārši tik mierīgi, tik klusu. Es ļoti lēni virzos uz priekšu, jo es apsēžos gandrīz uz katra soliņa. Un starp citu, jā, ik pa kādiem 400 metriem ir soliņš ar miskasti. Nezinu, kaut kāda līdzīga sajūta arī, kā man bija Kaibalā. Jo Kaibalā arī nebija neviena cilvēka, un tu vienkārši staigā gar Daugavu un liekas, ka tu esi viens pats, un šis viss ir tikai priekš tevis viena paša. Ja? Bet tur nav atkal nekāda promenāde, tu vienkārši ej pa taciņām. Tur nav tādi soliņi izbūvēti, bet šeit tieši viss kā labi kārtots, tad noteikti ir vērts to laiku braukt, lai tādā mierā pasēdētu. Jo Rīgā arī ir Daugava, bet tur nekad nebūs mieras, tev tur vienmēr visi ies garām, brauks ar ričukiem tā. Pļaviņu kultūras centrs. Arī tepat pie promenādes. Te ir arī viņiem supu noma. Es domāju, būtu tik forši pa Daugavu ar supiem pabraukāt. Te izskatās, ka ir arī viesunams, un vēl pāri ceļam ir arī motelis. Tā kā ir arī kur palikt panakti šeit. Aiz kultūras centra ir arī tāds skvēriņš, bet tas tāds maziņš parciņš, caur kuru var iziet cauri. Arī ar soliņiem, puķpodiem. Skaisti ļoti sakopti. Un šeit ir tradīciju parks.
Žēl, ka es neesmu trāpījusi tirdziņu, bet izskatās, ka šis ir tas placis, kur viņiem notiek tirdziņi. Tā, nu tajā pilsētas zonā, kur bija vairāk tā kā pilsētas centrs, mūzikas skola un bērnu laukums, tur varēja just, ka bija vairāk cilvēku. Bērnu laukumā arī bija ļoti daudz bērnu. Visi spēlējās, braukājās ar riteņiem, bet paejot bišķiņ tālāk, vēl ūdenskrituma virzienā, atkal neviena nav. Iepriekš bija arī makšķernieki, tepat Daugavā makšķerēja. Tas ļoti, ļoti forši, bet te atkal miers un klusums. Mierīga pilsēta, un izskatās, pa šo te promenādi es varēšu tikt līdz pat pašam ūdenskritumam. Tāpēc, kaut kādas minūtes 50 pastaigāties vienā virzienā gar Daugavu šeit ir iespējams. Ļoti, ļoti forši. Atpakaļceļā jau es iešu pa paralēlām ieliņām, lai redzētu arī kaut ko citu. Tomēr pēdējās 15 minūtes līdz ūdenskritumam promenāde pārvēršas lūk šādā celiņā, bet tāpat tas iet tieši gar Daugavu, vienkārši nav izbruģēts. Bet reāli šeit tieši pretī, kur ir dzīvojamās mājas, un daudziem pa logu vienkārši ir šāds te skats. Bišķiņ apskaužu. Google Maps man bija pateicis iegriezties šajā te ieliņā. Turpat Daugava projām ir, bet, ja godīgi, tur bija zīme privātīpašums iebraukt aizliegts. Ienākt aizliegts gan nebija, bet jā, bija uzlikts ķieģelis. Es tāpat šeit aizgāju, tādāk man būtu jāmet ļoti, ļoti liels loks. Jā, es to ūdenskritumu dzirdu, nevelti te ir tāda taciņa. Gan jau, ka viņa mani aizvedīs tur, kur vajag. Arī, ja Google Maps ir pareizi ielikts GPS punkts. Tūlīt skatīšos, tāpat viņam te jau ir jābūt pēc kādām 2 minūtēm. Jā, tātad taciņa mani izved. Vienkārši tas ir kaut kāds īsais celiņš uztaisīts līdz Daugavas ielai. Es tepat izēju pie autobusa pieturas. Es dzirdu upi, es redzu upi. Bet jā, tātad nevajag iet ne pa kādiem brikšņiem, kur mierīgi pa Daugavas ielu braucot vai ejot, tad var nonākt šeit. Vienkārši Google Maps man parādīja kaut kādu īsāko ceļu, bet nav jau skaidrs, vai tas īsākais ceļš bija pilnībā legāls. Un kur soliņi un zīme. Viss tā kā Skanstupītes ūdenskritums ir kārtīgs turisma objekts, kur viss ir sakārtots un pieejams. Vienkārši es trāpījos ne to labāko ceļu. Un vispār šis parks, kas ir pie ūdenskrituma, skaitās Draudzības parks. Super forši šis laukums pie ūdenskrituma ir sataisīts, viss ir nopļauts.
Re, kur ir pat izveidota ugunskura vieta un malka pat ir. Un tur aiz pakalniņa ir Daugava. Tā, nu šeit es visu esmu izpētījusi. Ļoti superīga vieta, ļoti forši, nu tāda ainava, tāds skats, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Arī sakopti, viss superīgi. Te tik braukt ar savu kompāniju, piknikā, atpūsties, ideāli. Ideāli. Tā, atpakaļ es iešu jau pa citu ceļu. Vispār tālāk vēl aiz manis, ja es saprotu pareizi, ir Gostiņi. Un es nezinu, vai tā ir Pļaviņu daļa, kaut kāds tā kā Pļaviņu rajoniņš, vai tas skaitās jau kā cits ciems. Arī pēc zīmēm te tā kā es neko redzu un nezinu, bet uz turieni es neiešu, es iešu vienkārši jau atpakaļ. Arī, lai es esmu tuvāk stacijai un jāatrod pusdienas arī. Droši vien jau, ka iešu atpakaļ līdz tai pašai kafejnīcai, kur es jau biju. Internetā izlasīju, ka Gostiņi tomēr ir Pļaviņu pilsētas daļa. Tātad tas nav atsevišķs ciems. Līdz ar to līdz pašam Pļaviņu galam es neaizgāju, tomēr Pļaviņas vēl turpinās. Bet vispār Gostiņos būtu forši apskatīt kultūra-vēsturisko parku. Un vispār es visu dienu esmu tikai vienā Sliežu pusē. Sliežu otrā pusē Pļaviņas arī turpinās, un tur, man liekas, pat ir vēl lielāka Pļaviņu daļa. Un droši vien man šodien nesanāks vairs uz turieni aiziet un apskatīt, jo diena jau iet uz beigām, bet es jau iepriekš biju ievērojusi, ka tajā pusē interesants izskatās Pļaviņu pilskalns un arī Kriškalnu parks. Noteikti tos vispār arī gribētu redzēt. Vau, viņam pat ir brīvdabas skvoša laukums. Pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Nu, es jau kādas 25 minūtes eju paralēli Daugavai, bet pa vienu citu ieliņu, un šeit ir tikai un vienīgi privāta mājas. Līdz ar to laikam labāk iet ir gar upi, tomēr tur interesantāks, smukāks skats. Re, kur ir vēl viena kafejnīca, saucas kafejnīca pie upes. Tā arī ir tieši pie Daugavas, bet es tomēr iešu atpakaļ uz to, kur es jau biju, jo man tur nu ļoti iepatikās. Un starp citu, ko es jau arī iepriekš biju pamanījusi, ir arī tāds busiņš, kur ir virtuve pa ceļam. Es redzu, ka viņi tur pārdod suši. Un es tomēr esmu atgriezusies atpakaļ uz promenādi, jo tomēr šis ir tieši tas skats, kur es gribu pavadīt laiku un ko es gribu redzēt. Es arī redzu, ka tālumā līst lietus, bet ļoti labi, ka līdz tejienei viņš vēl nebija atnācis pa visu dienu. Es ļoti garšīgi paēdu, kafē Vego, noteikti iesaku. Ļoti forši, ļoti laba apkalpošana, daudz dažādu ēdienu un pat paņēmu līdzņemšanai vēl saldumus. Kopumā laikam ir jau skaidrs, ka Pļaviņas man ļoti patika. Es braucu, lai
pavadītu laiku pie Daugavas, redzētu to skatu, pastaigātos un redzētu ūdenskritumu. Un es esmu ļoti, ļoti apmierināta. Es iesaku staigāt kājām vai ar riteni, ja gribu tieši baudīt to skatu. Nu, ļoti, ļoti skaisti, ļoti mierīgi, mierpilni. Un te ir arī viss vajadzīgais, kafejnīcas, veikaliņi, nezinu, superīgas ielas, izbruģētas ietves. Nezinu, vispār nav neko sliktu pateikt. Nu, ļoti, ļoti man te patika. Es tā staigāju un iedomājos sevi pensijā, ka es esmu nopirkusi tur vienu no tām maiņām tieši Daugavas krastā ar skatu uz ūdeni. Un jā, katru rītu pamostos ar to skatu. Būtu ļoti forši. Man liekas, jā, Pļaviņas ir tāda laba vieta, un, kas attīstās. Un es domāju, ka attīstīsies. Jā, un arī ēkas tiek, pieņemsim, renovētas, viss notiekās. Cilvēki ir, cilvēki aktīvi. Jā, tiešām nezinu, kas te trūktu. Arī ļoti bijība pret vēsturi. Ļoti iesaku mierīgi uz visu dienu. Es saku, es jau arī apskatīju tikai pusi Pļaviņu, jo pāris sliedēm es nemaz nebiju.